Mana pirmā testa izvēle ir varbūt netipiska, bet emocionāli forša. No tām mašīnām, ar kurām man tiešām nav sanācis braukt, no emocionālajām mašīnām, tad šī ir tā mašīna, kur man ļoti gribējās pamēģināt. Gan tās sajūtas ziņā, gan arī dizaina ziņā. Gan no salona, gan arī no ārpuses. Un tas ir Mini Eisman SI, tā laikam viņš saucās. Šis leģendārais ekrāns izskatās tiešām forši. Tās pogas tomēr atgādina vecos Mini. Un tikko bija pirmais Apples, kur izbraucām pa kartiņu trasu. Un Mini, ko es izmantoju, go-kart režīmu. Patiesībā ļoti forši. Ļoti laba atdeve gāzes pedālim. Ļoti labi turējās. Drusku tāds foniņš, skaņas foniņš, par kur es neesmu lielā fanā, bet par tādu trasi pabraucot likās diezgan forši. Mašīna turās ļoti labi. Noteikti klasiskais Mini DNS. Te ir pārējiem mašīna ir stingra, forša. Nu, un kā tas Mini izskatās? Priekšē diezgan specifiski tas lampas. Protams, ka viņš tur smuki izgaismojās, bet, šis ir varbūt nedaudz tālāk no tā Mini klasiskā dizaina, bet formas jau visiem ir zināmas. Tā kā Mini tur ir jūtams. Nu, un praktiskais skatījums uz viņu. Bagāžnieks, protams, ir mehānisks, bet, saprotams, mazā mašīna. Bagāžniekā mugursonu varam ielikt šitā. Tā tad pāris koferi ieies, nav tik traki. Un aizmugurs vieta. Šī jau krēsls neņemam galvā, tas tāds ir aizbīnīgs nepareizi, bet aiz manis nav tik traki. Pats aiz sevis es tur pat iekāptu. Tā kā realitātei šis ir normāls četrvietīgs auto ar foršo Mini DNS sajūtu. Diskutablu dizaini tīpaši no priekšas vismaz, tā kā man tas liekas, bet kopumā ļoti labs ērts, izcils pilsētas auto ar gana lielu jaudu braukšanas režīmiem.